Artur, klausies, tu mani izglābi, jo īstenībā man bija pirmā situācija, ka man bija slēptais defekts. Jā, bija slēptais defekts dzīvoklī, kad bija kaut kur iespējams ziemā plīsušas trubas un kaut kur pilēja. Un pilēja tā, Un tu toreiz nebija pamanījusi uzreiz, ja? Nē, viņi pat nevar redzēt, jo tās trubas ir slēptas un viņas aiziet uz lejējiem pārsegumiem, uz lējo stāvu. Un labi, ka es biju apdrošinājusi, un man bija ļoti svarīgi saprast, kā šādā situācijā, vai pirmais sastādīt aktu, vai uzreiz zvanīt apdrošinātājiem, vai saukt, nezinu, kas ir jādara. Pirmkārt ir obligāti uzreiz ir jāpiefiksē uz vietas, safilmēt, safotografēt visu, ko tu vari. Uzreiz, lai ir pierādījumi, kas noticis. Jā. Pēc tam dabūt aktu no apsaimniekošanas kompānijas, kas tur īsti bija noticis un kad tas bija noticis. Un tad var iesniegt apdrošināšanas kompānijā. Tā kā to darīja. Super, mūs tūlīt nobrauks. Esi apdrošināts. Jā, noteikti.